Latvieši nopietni, cienība diena arī nopietni. Kad tik neiznāk pārāk nopietni, bet tātad es lasīšu kā no Senču ruļļa, tas, kas man šonad galvā pazibēja. Paši lībieši līvi izzuduši, bet zīmu raksti un viņu, ko viņi klintīs iekaluši, ir palikuši. Ja nu tik laiņo meža cūkas tīrumus rok, rāpo ērces, latvāņi aug, lido odi un mušas, bet zīmes, līvu burvīgās zīmes ir palikušas. Viņu vārdi un apmetnes zudušas, bet viņu zīmes klintīs ir palikušas. Mēs mācamies atklāt, salikt, kopēt un saprast. Tur dažādas zīmes. Krustu krusti, krustu krustiem sakrustoti, lietuvēna krusti, uguns krusti, jumta krusti, jumis, māra, laima, dievs. Kad tauta atmodās, tad parādījās zīmes tās. Lūk, tas tā notikās 1986. gadā. Un visi skatījās un redzēja un brīnījās. Tās zīmes bija tā kā teikas pasakās, kā ierakstītas zinātniskās grāmatās. Latvieši un līvi, tās divas tautas ir modušās kā nepakļautas. Lībieši līvi savas sāpes un zinību slāpes paslēpa alās un dziļās gravās. Viņi rakstīja rakstus upuru alās, viņi rakstīja klintīs, kur netiek klāti, viņi rakstīja smiltīs un ūdenī, viņi rakstīja vējā, viņi rakstīja sniegā, viņi rakstīja domās, sapņos un miegā. 100 ir līvi vēl dzīvi, atkal tie būtu brīvi, tikai tikšs laika lamatas, par maz, viņi ir ļoti maz, bet latvieši arī maz. Māte stāsta pasakas par brīnumu putnu, kas no pelniem izlido. Līvi, mēs atradām jūsu burtnieku zīmes, divi, jūsu tauta ir noslēpums liels, līvi, jūs paliksiet dzīvi.